3 lietas, labas lietas, kā vienmēr. Man zvana daudz cilvēki. Un jūs jau ziniet, tie, kas jūs zvaniet, arī zvaniet pirmo reizi, es vienmēr ar jums runāju un jums atbildu. Mani nav apsēdis lepnības vēlns. Jā, es redzu labāk nekā jūs un dzirdu labāk nekā jūs. Un man ir Dievs devis tās spējas palīdzēt jums. Es to uzskatu par lielu pagodinājumu. Arī mani video ir ziedojums manai tautai, jo viņi nevienam neko nemaksā. Bet jūsos ienāk miers, un tas ir tas galvenais uzdevums, lai šobrīd jūsos būtu tas miers, tā pārliecība, ka jūs esat kaut ko vērti, un ka jūs esat cilvēki. Man patīk maz bērni, kas saka, bet es taču arī esmu cilvēks. Protams, ka cilvēks. Un nav svarīgi, kāda ādaskrāsa, tautība, reliģija, vīrietis vai sieviete, pirmām kārtām mēs esam cilvēki. Un man nepatīk tas teiciens Eiropas vērtības. Ja tā paskatās uz to Eiropas vēsturi, tad tā ir ļoti divkosīga, tā vērtība. Jo runā vienu un dara pavisam kaut ko citu. Nevar atstāt visu cerības līmenī. Ir jādara, ir jārunā un nedrīkst klusēt. Arī par nebūšanām nevajag klusēt, jo tad jau tie, kas negrib darīt, bet algas saņem, viņi arī nedarīs, jo viņi jau domā, ka viss ir kārtībā, viņi taču tie gudrie labiņi. Ja runājam par to, kas notiek augšā šobrīd, tad mainot saskaitāmo kārtību, rezultāts nemainās. Tā ir parasta aritmetika un nekas vairāk. Mēs gaidījām kaut ko vairāk. Likvidēt 3 vietniekus. Tas ir pirmām kārtām. Tad priekšniekam jau nekas nav jādara. Vadītājiem nav nekas jādara, viņš ne par ko neatbild, viņam ir 3 vietnieki, kas ar neko nedara. Un tad ir tie apakšām. Tās bitītes, kas strādā un pārstrādājas, kuriem tikai krauj virsū, kuri pārdeg un kur grib meklēt un bēgt. Bet nav jau kur aizbēgt. Šī sistēma ir visā pasaulē, un visur ir tāpat kā šeit. Un tad ir viena lieta, ka visatļautība jau nav brīvība. Brīvība ir tad, kad tevī nav ne dusmu, ne baiļu, un kad esi drošs par rītdienu. Tā ir brīvība. Tātad darbs man būs rīt. Uz darbu es iešu ar prieku. Mūsu bērnu uz skolu ies ar prieku. Nevis bēguļos un klaiņos pa ielām, kā tas notiek ļoti bieži. Un tie vēl ir bērni. Ka nevar būt vienaldzīgi pret bērniem, un 14 gadi jau ir pa vēlu. 9 lūdzu, skatieties, kādās ģimenēs, cik daudz tur alkoholu lieto vecāki. Un arī vecvecāki, tur viss kopā notiek. Tie bērni ir pelnījuši dzīvot mierā. Viņi pelnījuši būt nomazgājušies un pāduši un veseli. Tātad patīk jums vai nepatīk, bez internāta skolām te neies. Un puišiem un meitenēm ir jāmācās atsevišķi. Ir jābūt robežām, ir jābūt kārtībai. Bet 14 gados drīzāk tā var būt kāda piespiedu iestāde. Tas ir jāsāk agrāk. Mēs nedrīkstam bojāt labus bērnus, jo piedzimst visi labi bērni. Tikai apkārtējā pasaule un pieaugušie ir tie, kas viņus sabojā. Tad kāpēc ir tik daudz bērnu ar autisko sindromu? Tā to nosaukuši pieaugušie. Enerģetiski viņi ir spēcīgi. Viņi ilgi negrib runāt. Es tā pagaidīšu, kamēr tas stulbums tiem lieliem paies. Tad es sākušu runāt. Tagad tik un tā man dod, ko man vajag. Es taču varu kliegt, un man dos visu. Es varu kliegt, un man veikalā pirks visu, bet nekas nav jāsaka. Un tie, kas nerunā, man te saka jā. Jo viņi ir gudri. Mēs nedrīkstam vienaldzīgi brūt ne pret vienu bērnu, jo tad drīz tās valsts vairs nebūs. Tāpat kā nedrīkstam pieļaut pašvaldībām tik lielu varu, jo šī valsts sašķīdīs, sabruks un viņas nebūs.
Mums ir jābūt vienotai valstī, vienotai tautai, ar vienu mērķi. Iet uz priekšu. Lai mums izdodas, es ceru uz jauno paudzi. Un arī uz citu tautu bērniem, kas mācās un kas runā latviski. Es lepojos ar Sergeju, kas būs Latvijas pilsonis. Ļoti gudrs puisis. Un kaut tādu uz Latviju nāktu vairāk. Un viņa nāks, jo mūsu meitenēm vajag gudrus un skaistus vīrus. Jo kaut kā tie puisīši ar to švunkloku un bārgu, bet nav ne skaisti, ne gudri. Vikingu filmas saskatījušies, kāpēc viss tik vienādi izskatās. Skaistums ir dvēselē. Tas nav miesā. Un ja tur dvēselē nekā nav, tad līmē, ko gribi, loko, ko gribi, pielīmē, ko gribi. Tā ir tukšums. Bet mēs neesam tukši, vai ne? Atā.